Nu, mājas sajūta noteikti ģimene, viennozīmīgi. Tas ir, bez ģimenes, tas ir, man liekas, bez puikām, bez sievas, tas ir pats galvenais, kas man ir. Iegādājos māju, bija iekšā granulu katls. Likās baigi forši, nekad nebija to provējis, kā tas ir vispār malku granulu kurināt savu mājokli. Pirmo ziemu paprovēju, sapratu, tas nav priekš manīm, tas ir cits bizness. Tā telpa ir aizņemta vispārējais, un tad sapratu, vajag komfortu, vajag kaut ko foršāku. Uzliku siltumsūkni, tagad esmu riktīgi laimīgs. Tas man likās tāds loģisks nākamais solis, vienkārši dzīvot komfortā, lai man nav jādomā, lai man nav jākalpo mājai, jo pietiek pa ko uztraukties dārs, viss pārējais. Ja es salīdzinu tās ikmēneša izmaksas, tad tās izmaksas ir vienādas, viņas ne ar ko nemainās. Un kāpēc man iespringt tīrīt skursteni, uzpildīt granulas, vēl ar pārējām lietām nodarboties, ja šeit vienkārši es ieslēdzu aplikācijā, pastos, cik ir grādi un viss darbojās. Šeit ir ārējais bloks, kas arī ģenerē to siltumu. Viens no galvenajiem elementiem, un otrs arī cēlāk caur trubām zem zemes. Te patais sienas atrodas iekšējais bloks, kur ir arī iekšējā karstā ūdens tvertne, kas darbojas arī kā boilers. Bošs siltumsūknis, man liekas, tas tāds diezgan loģiski izvēle bija manā gadījumā, jo strādāju šajā kompānijā, atbalstu savu ražotāju, savu kompāniju, un pašam gribās zināt arī kā tehnoloģiju cilvēkam, kas tas ir, kā tas dzīvē vispār darbojās. Ar šo rīcību es noteikti domāju par saviem bērniem, tas ir numur 1 priekš manīm. Lai viņiem nepaliktu melns smogs, lai viņiem nebūtu jādzīvo kaut kur, es nezinu, melnā kaut kādā caurumā, bet lai viņiem ir forša, patīkama zaļa zeme ar zilām debesīm, putniņi dziedu, tā kā lai visi forši.